Jā, nu šis ir, protams, mazliet iesudāt, jo man pirms kādas stundas tika paziņots, ka man arī vajadzētu uzstāties ar kādu priekšnesumu. Tāpēc mēs mēģinājām saprast, ko varētu jums tad izklaidējuši, ne, bet kaut kādu vēstījumu jums dot tādu, ka ceļa maizi būtu nākamajam gadam. Un tad man nāca prātā tādas grupas kā Palpētāji, viens no viņu slavenākiem hitiem. Un runa ir par to, kas tas ir, tas vēstījums būtu tas, ka ir ļoti būtiski izvēlēties partnerus un būt atbildīgiem gan pret sevi, gan pret partneriem, jo es redzu, mums rindās arī ir jaunatne, tāpēc vēlētos tomēr sniegt kaut kādu vēstījumu gan viņiem, gan arī topošiem un esošiem vecākiem par to, cik būtiski izvēlēties savu pirmo seksuālo partneru un kādā veidā veidot attiecības ar viņiem. Pastāst. Tas būs ietērts dziesmā. Jā. Jā, tas Mārtiņam dzīve nebūs tā. Pubertātes man ir sifilis. Urinēju es ar lielām sāpēm. Izsitu vien klāci ķermenis. Kā mācēju es kasu savu ādu. Atceries, cik kautrīgs biju es. Tāpēc ķēros es pie šņaga pudeles. Tad nozudām uz pāris stundām mēs. Tos noslēpums man tagad sāpes nes. Sārsteigt, operēt vai špicēt, ja reiz sācies to, sauc par savu. Nav nozīm sārsteigt, operēt vai špicēt, ja reiz sācies to, sauc par savējo, sauc par savējo. Kad viss kārtībā, viņš būs līdzās, kad tev nav nekā. Viņš būs tavs, tavējās. Un viņš teica, ja būtu skaidrā, prezervatīvu labāk, ja būtu gudrāks tu, sifilisu nepazītu. Viņš teica, ja būtu tu skaidrā, prezervatīvu